pļavā zāle, un miers aug meža caurspīdīgā tālē, un gaismas skartā kalnā katedrāle, kā lūpu horizontam, pirksta vertikāli. Savas atziņas un atklāsmes par bērniem, par ģimeni, par dabu Vija Beinerte pauž savā eseju un dzejas grāmatā Klusumā sadzirdēt. Interesanti bija izdot šo grāmatu, jo Vija Beinerte ir spilgta personība un turklāt sieviete. Ja mēs lasām žurnālā intervijas, tad parasti tas ir arī žurnālista viedoklis. Šeit Vija runā pati. Vai Vija jums parādīja šo grāmatu jau pirms izdošanas kā manuskriptu, ja turēja noslēpumā? Nav nekādi noslēpumi, jo es jau, tā kā es iepazinos ar Viju, tad mēs arī viens otru mēģinājām iepazīt, un katrs rādīja to, ar ko viņš nodarbojās, tā kā es ar manuskriptu iepazinos ļoti sen. Viena no 4, varētu teikt, tām galvenajām pamatvērtībām viņai ir tiešām arī dzejā un grāmatā redzams ģimene, vai tādā veidā, kā viņi to raksta, jūs tā kā no savas puses arī to izjūtat? Man šī dzeja iespaidoja diezgan sen, un es esmu saņēmies drosmi un uzrakstījis divus skaņdarbus bērnu korim. Viens saucās Es nezinu vēl neko, un tāpēc vēl mīlu šo dzīvi, un otrs ir, ko Vija arī šodien lasīja, Kā bērna elpa. Šobrīd mēs atrodamies Ojāra vācieša mājā. Tajā, kur viņš dzīvoja, strādāja, rakstīja, šobrīd muzejā. Un šodien mēs veram vaļā Vijas Beinertes grāmatu Klusumā sadzirdēt. Šodien Vijas Beinertes grāmatas atvēršanā piedalās viņas draugi, tuvi cilvēki un kolēģi, jo Vija Beinerte ir bijusi režisore 3 filmām. Tās Dūlās Paulīnas dēļ, Aizmirstās lietas un Apstākļu sakritība. Vēl viņas daļradi ir ietekmējis Ojārs vācietis. Eseja Klusumā sadzirdēt. Man bija gadi 6 vai 7, kad uz jautājumu, par ko tu gribi kļūt, es atbildēju: pirmdienās būšu dzejniece, otrdienās angļu valodas skolotāja, trešdienās žurnālisti, ceturtdienās aktrise, piekdienās režisori, sestdienas pavadīšu ar ģimeni, bet svētdienās atpūtīšos no visiem. Atbilde bija absolūti spontāna, es pat nezinu, no kurienes ātrumā to visu bija ņēmusi. Pieļauju, ka pirmdienas izvēli bija iedvesmojuši mani krustvecāki Ludmila Zārova un Ojārs vācietis. Pareizāk sakot, tas, ka viņi dzīvoja noslēpumainā mājā Altenavas ielā. Tur bija liels dārs, aiz dārza ezers, ko daži nes kāpēc sauca par dīķi. Bet galvenais Ojāram bija rakstāmašīna. To, ka dzēju Ojārs rakstīja ar roku, tobrīd vēl nezināju. Tiesa, šo savu plāniņu tikpat ātri kā izšaut arī aizmirsu, bet laikam taču kaut kur zvaigznēs tas jau bija paguvis ierakstīties. Tā tas iznāca, ka tā ir tāds liktenīgs brīdis. Tas ir mūsu ceļš, tā viņš ir izveidojies. Mans dēls, viņš tā uzskata viņu pa māsiņu, jo ģimene bija viena, un dēls mums bija arī viens, un tad brauca māsiņā. Tā viņi kaut kā turējas kopā. Un, tas ir viņas vagons un viņas māja. Līdz šim laikam tā arī paliek. Labi, ka tā māja tika saglabāta, jo tā ir draudēja. Tajā laikā, kad vēl koka arhitektūra un kaut kādi veci grausti bija apdraudēti, un šo māju taisies nojaukt. Savā laikā Ojārs ir aizstāvējis. Būtībā es domāju, ka šie Māras ezers ar šo māju un visu to apkārtni ir unikāls veidojums, unikāla kultūra, vēsturiska vide. Te ir 4 baznīcas, 4 muzeji, un vēl mums nāk Nacionālā bibliotēkā. Padomājiet, kur Rīgā ir otra tāda vieta. Tas varēja arī vīs tādu pasaules uztveri ietekmēt. Protams, jo viss, kas notiek šajā pagalmā, tie akmeņi, tie vārti un
un grāmatas, kas, teiksim, kaktos visur, kur manuskripti, kuriem vietas mainās. Tad vienā vietā, tā otrā vietā, viss tas to ietekmē, un viņš, teiksim, varbūt ne ar prātu, ar jūtām, ar kaut kādu savu tādu uztveri, kas ir zemapziņā. Nekad man neapniks mosties uz tavu pleca. Nekad tev neapniks redzēt manās acīs zvaigznes rietam un sauli lecam. It viss ir tagad un te. It viss ir tevī un manī. Un neliek, ka neviens mums nevar ne atņemt, ne iedot uz šīs brīnišķās zemes, kuru sauc mīlestībā. Tiešām ar patiku un ar atzinību, ja tā var teikt, lasīju viens drosmīgs un godīgs sievietes stāstu par savu mīlestību, jo parasti cilvēkiem ir tendence savu mīlestību par to stāstot vai rakstot, vai nu izpušķot, vai idealizēt, vai nu atstājot malā visu skarbo un parādot tikai saldo. Vai gluži otrādi, sūrojoties, vainojot un tam līdzīgi. Bet viņa ir domājusi par to, viņa ir to analizējusi. Nevis tikai izjutusi, izdzīvojusi, izbaudījusi, bet viņa ir par to domājusi. Un cik gan mēs bieži domājam par lielajām kategorijām. Te ir rokas grāmata un paraugs. Sēdies un padomā par savu mīlestību. Viņa runā ļoti kvēli, ļoti kaislīgi, ļoti kaismīgi, ļoti pašpārliecināti. Tajā pašā laikā tur ir līdztekus jaušams arī kādas bažas un varbūt pat kāda traģiska nots. Bet dzēju nevar izstāstīt. Ne mūziku var izstāstīt, ne dzēju. Jo īstenībā dzēja ir gandrīz tas pats, kas mūzika, jo ja prózu var rakstīt, ja rakstu var rakstīt, ja avīzī var sacerēt un tajā kaut ko uzrakstīt, tad dzēja nemaz nav jāraksta. Dzēja īstenībā ir kā mūzikas motīvs, kuru ir jāsteidz pierakstīt. Visu, ko Dievs ir radījis, viņš ir atzīts labu esam. Kur un no kurienes tad varētu būt sliktais? Tā man nesen jautāja laba drauga dēls, pusaudzis. Redzi, es teicu, nekas pasaulē nav ļauns, izņemot cilvēku, ka tas savu sirdi novērš no Dieva. Un ja cilvēks savā sirdī ir ļauns un samaitāts, visa pasaule viņam un viņā ir samaitāta. Bet ja tu esi tīrs savā sirdī, arī pasaule tev ir tīra un tu esi un pastāvi patiesībā. Un tad, cik nu atcerējos, es izstāstīju viņam vēstījumu, kurš kā runā esot bijis lasāms mātes Terēzes istabā pie sienas. Cilvēki itin bieži ir nesaprātīgi, neloģiski un patmīlīgi. Piedod viņiem. Tik un tā piedod. Ja būsi laipns, cilvēki tevi teiks slēptu, sautīgu nodomu vadītu. Esi laipns, tik un tā. Ja gūsi panākumus, iemantos dažus nepatiesus draugus un dažus patiesus ienaidniekus. Gūsti panākumus, tik un tā. Ja būsi godīgs un atklāts, cilvēki tevi pievils un krāps. Esi godīgs un atklāts, tik un tā. Ko būsi cēlis gadiem ilgi, kāds var nopostīt vienā mirklī. Cēl, tik un tā. Ja radīsi mieru un laimi, viņi apskaudīs tevi. Esi laimīgs, tik un tā. Dod pasaulē labāko, kas tev ir un zini, tai nekad nebūs gana. Tomēr dod tai labāko no visa, kas tavs, tik un tā. Jo redzi, beigu rēķins ir starp tevi un Dievu. Tas nekad nebūs starp tevi un viņiem. Tik un tā. Ko tev nozīmē šī Dieva atklāsme? Vai tā tiešām ir, ka pāri visam?
Tas tiešām ir dziļi intīms jautājums. Bet kas tad var būt vēl vairāk par to?